Agneses Vaļnieces pasaule, 3. daļa. Klientu dienas. Jau vairākus gadus, pavasarī ābeļu ziedēšanas laikā, es aicinu klientus pie sevis uz īpašumu ābelītes. Šogad gan ābeles vēl nezied, jo ir diezgan dzestras, bet vienalga klientu dienām būs būt. Kas tad ir klientu dienas? Tā ir diena, kad cilvēki tiek aicināti ierasties, lai uzlaikotu, pielaikotu, pamērītu kleitas, šalles un visus citus manus darinājumus un tos iegādātos mierīgā, sirsnīgā atmosfērā, bez steigas, baudot kopā būšanu, baudot brīnišķīgo vietu un skaisto laiku. Protams, pirms tam viss ir jāuzkopj un jāsakārto un jāuzpucē spogulis, lai cilvēks labāk varētu redzēt savu atspulgu un priecāties par to. Ir diezgan jāpastrādā. Vakardien sacepu brīnišķīgu rabarbaru maizi, kur viena puse ir ritīgi sulīga un otra ritīgi kraukšķīga. Tad vēl par stērpu atjēdzos, kad jāpabeidz iesaiņojuma somiņas apgleznot. Un, protams, pašai jāsapucējās, jo kā gan savādāk. Un tad jānes ārā lielā izkārtne, lai cilvēks pagalmā nenojuktu, uz kuru pusi tad ir jādodās. Un jāsāk gaidīt klienti. Un ilgi viņi nav jāgaida. Tur jau nāk pirmā patstāvīgā klienta, un es ļoti priecājos viņu atkal satikt. Un tiek aicināta zālē, un tā kā viss tiek izrādīts, un jāatzīst, gan šī ir vienīgā dokumentētā klienta šajās klientdienās, jo pēc tam kaut kā aizmirsās par to, ka vajadzētu kaut ko piefiksēt un darīt. Diena pagāja lielā steļā, un priecājoties, smejoties, laikojot un piemērot un čalojot, un jā. Un tikmēr daži, protams, baudīja vasarīgo laiku, kaut arī pavasaris, kāds uz laipas, kāds dīķī, un diena paskrēja nemanot. Aizejot pēdējiem klientam, sapratu, ka šodien nemaz neesmu īsti apsēdusies, un kājas vairs netur. Tad kājas jāsaceļ gaisā, un tiekamies nākamajās klientdienās.